mīlu un skūpstu no... tas ir ieslēgts! Piedodiet, es zinu, ka esmu teikusi, ka dalīšos ar jums it visā, bet šī vēstule ir tiešām ļoti, ļoti privāta. Labi. Tagad tā ir drošībā manā slepenajā kastītē. Drošība internetā. Internets ir lieliska vieta, kur veikt pētījumus skolai, sūtīt draugiem bildes, spēlēt videospēles vai apskatīt jaunākos populāros videoklipus, bet ir svarīgi atcerēties, ka internetam piekļūst miljardiem cilvēku, un ne visiem vienmēr ir labi nodomi. Rūpīgi apdomā pirms ievieto personīgu informāciju, attēlus vai videoklipus internetā. Pat šķiet, ka tas būs privāti. Nekas internetā nav pilnīgi privāts. Labs princips, pēc kā vadīties, ir likt tikai kaut ko tādu, kas vēlāk tevi nevarētu apkaunot. Ja nevēlies, lai vecmāmiņa to redz, tad neliec to. Un nedalies ar privātu informāciju ar cilvēkiem, kurus nepazīsti. Uzticies saviem instinktiem. Ja kāds vēršas pie tevis tiešsaistē un liek justies neērti vai briesmās, nekavējoties pārtrauc saziņu ar viņu un pastāsti vecākiem vai kādam citam uzticamam pieaugušajam. Vislabāk ir nesatikt klātienē kādu, ar kuru esi iepazinies tikai tiešsaistē, pat ja tu jau ilgu laiku ar viņu sazinies. Viņi var nebūt tādi, kā tev šķiet, un tas varētu būt bīstami. Ja tomēr nolem satikties ar kādu no tiešsaistes lietotājiem, vislabāk satikties ar viņu publiskā vietā un neiet vienatnē. Vienmēr ņem līdz kādu draugu, lai būtu drošāk, un dari zināmu kādam citam, kurp dodies un ar ko gatavojies iepazīties. Mobbingu tiešsaistē izmantojot e-pastus, sociālos mēdījus, īziņas vai jebkuru citu vietni vai lietotni sauc par kiberhuligānismu. Un tas joprojām ir sava veida mobbings. Bieži vien labāk ir bloķēt, dzēst vai mēģināt ignorēt iebiedēšanas ziņojumus nekā atbildēt uz tiem. Ja tas nedarbojas, vērsies pēc palīdzības pie vecākiem, skolotāja vai kāda cita uzticama pieauguša cilvēka. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad ziņojumi var saturēt draudus. Neaizmirsti vienmēr saglabāt savu personisko informāciju konfidenciālu. Pārbaudi savus konfidencialitātes iestatījumus, lai pārliecinātos, ka tikai tavi draugi var redzēt tevis ievietoto saturu un nekad nedalies ar savām parolēm ar citiem. Internets var būt brīnišķīga vieta, kuru izpētīt, taču vienmēr atceries to darīt droši. Kas tur bija? Mana suņa dzimšanas diena. Pāc, labi. Tas neizdevās. Es zinu, pēdējie 4 man telefona numuru cipari. Nav pareizi. Tas varētu aizņemt kādu laiku. Līdz nākamajai reizei neaizmirsti apmeklēt mani vietnē amaze.org vai doties uz manu YouTube kanālu. Atā!